Pūtvējiņi ir tā ar mani sagadījies, ka es esmu saistīts pilnīgi neiedomājam, jo es spēlēju Uldi teātrī, krietnus gadus, pēc tam filmā Uldi, un tagad šajos mūsu milzīgajos pūtvējiņos es runāju ar Esmeraldu Ērmalu, abi divi prologu. Tā kā pūtvējiņi ar mani ir ārkārtīgi cieši sasaistīti. Es kādreiz tā nepārāk sen paņēmis, teiksim, savu lugu sarakstu, kurus esmu spēlējis. Tā lugu, tā lugu, tā lugu. Kas tā pa lugu ir? Es paprasu savam, kolēģim, es saku, klausies, kas tā bija pa lugu? Viņš saka, tu taču man tēvu spēlēji. Es saku, neatceros. Bet pūtvējiņš, Lorenzaccio, nesāksim tagad uzskait. Tagad, kad iet pūtvējiņš šis trešais, piegājiens, uz skatuves ar mūsu milzīgajiem, jaukajiem, jaunajiem dalībniekiem, kas ir dejotāji un kopā ar aktieriem, šo jauno iestudējumu Seņkovu režijā tagad realizē. Es runāju līdz visus tos teksts. Jēkabs Reinis spēlē Uldu, un es norunāju savu prologu un atnāku uz garderobu un lēnam ģerbos nost un gatavojos, iet projām, un skan šie teksti, un es viņus visus, neteiksim, kā pilnīgi perfekti, bet, gandrīz visus es viņus zinu, es viņus varētu norunāt, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo beigās, režisors ir tas, kas, teiksim, rada un kopā ar aktieri veido, teiksim, šo izrādi, un ja viņš to pareizi dara un pareizi vada, un pareizi tam aktierim tajās sarežģītajās, aptrūlušajās smadzenēs ieskalo to pareizo strautiņu, tad viņš tek pamazām. Beigās iznāk ar reizēm pat diezgan paplat upi. Jaunušans jau bieži skatījās savus izrādes, un viņš tagad skatās to izrādi, un es tagad pirmais cēliens, un es tagad uznāku Daugavietas vētru, atnāka jaunā dzīve, jaunā pasaule. Kolosāli forši norunāja visus savus runājumos, labāk nevar būt. Pauze tagad, eju ārā, un nāk jaunušans no zāles tikko ārā. Ko tu dari? Ko tu dari? Es saku, kā? Bet tas ir Uldis? Tu neesi Uldis, tu esi pigmejs. Pigmejs no pigmeja cilts. Kad iedomāties pēc tāda vērtējuma, cik ārkārtīgi brīnišķīgi pēc 20 minūtēm iet un turpināt otro cēlienu. Es nevaru izanalizēt, kas ir īpaši. Tā situācija, viss tā, kaut kāds zināms tautas likteņa pieskāriens. Tas mūs jau, man liekas, tiem pūtvējiņiem būs vienalga kā, jo tur tas saturs, par šo bārenīti, viņš ir vienmēr dzīvs, viņš vienmēr ir aktuāls un vienmēr viņš ir sirdi saistošs, ja tā varētu sacīt.